Nu ko, labdien, klausītājiem! Šodien mēs runāsim par emocionālo un fizisko veselību un par to, kā šīs divas lietas ietekmē trešās paaudzes universitāti, jeb šodien mēs arī bieži lietosim vārdu U3A. Un šodien ar mani ir trīs brīnišķīgas sarunbiedrenes. Sāksim no kreisās ar Ingūna Badune, biedrības Baltā māja direktore un arī trešās paaudzes universitātes eksperte. Labdien! Labdien! Tad mums ir Lilita Kalnāja, Latvijas senioru kopienu apvienības priekšsēdētājas vietniece. Labdien, Lilita! Un arī eksperti. Un arī eksperti. Jūs visi esat eksperts, jā. Un Dzintra Bušmane, Rīgas senioru skolas senioru vadītāja. Bet jums, Dzintra, ir ļoti daudz citi amati, bet par tiem mēs noteikti pieskarsimies. Labdien! Labdien! Nu ko, šodien mūsu saruna ir par to, kā seniori var uzturēt labu fizisko un garīgo, tā skaitā arī emocionālo veselību, kā arī to, kā sabiedrība un veselības aprūpe var pielāgoties sabiedrības novecošanai. Un ievadā es gribu pajautāt, kuru no jums ir gatava sākt, kā jūs redzat šobrīd senioru veselību Latvijā? Kāda tā ir? Pēc jūsu novērotā objektīvais viedoklis. Jā, es varētu sākt, par cik es arī mediķis esmu pēc profesijas un psihologs. Un mūsu Rīgas senioru skolā ir apmēram 50 cilvēki. 50 sievietes, daži vīrieši arī. Un lūk, līdz ar ko sākās šī senioru skola un nodarbības un vispār mūsu vieta, kur mēs esam, ir Svētā ģimenes māja, kurā es esmu patiesi vadītāja senioru klubiņam, kā es esmu nosaukšiem te daudzajiem cilvēkiem. Un ko es redzu? Pilnīgi tāda atplauksme cilvēkos, ir tāds prieks, jo tikko tagad ir vasara, es jau gribēju atpūsties, un man zvana senioris un saka, kad tā būs nodarbības. Mēs esam tā pieraduši, mēs tā gribam kopā būt, mēs tā gribam nodarbības, mēs tā gribam darboties, un mūsu seniors ir palikuši tik aktīvs, jo tas sākumā tā ļoti nebija, jo es strādāju tikai tur kā psiholoģe Svētajā ģimenes mājā, bet tagad es vadu to senioru klubiņu. Un es jūtu šo savienotības ar sievietēm. Un tad es šodien braukdam šurp atcerējos. Manai mammai bija 55 gadi, ka bija jāiet pensijā. Un tad es šito atceros, un viņa neļāvās uzklāt sev to deķi, kā tad bija modē jaunu klubkrēslā ielikt un aizvadīt pensijā. Un viņa arī īstenībā aizgāja, bet viņa joprojām strādāja. Tas ir Salzgrīvā brīvais vilnas kolhozs, un viņa bija noliktavas vadītāja. Un mans papas brauc jūrā. Un es domāju, 55 gadi, tas ir pats plaukums, lai vispār darbotos. Jā, mūsdienās tīpaši, vai ne, kad ir veselības aprūpe laba un... Iedomājoties savus gadus, es domāju, es nemūžam negribu apstāties. Jā. Un visas mūsu seniorus, un viņas arī saka, ja mums nebūtu ko darīt, lūk, šeit ir runa par medicīnu, par zālēm, par sajūtām, viss kopā, vientulību un tā tālāk. Jo daudzas ir vienkārši vienas šeit Rīgā mājās, un viņām ir bērni, jo daudzām bērni ir ārzemēs dzīvo. Jā. Tā kā tā ir liela laime un pateicība, ka vispār tas ir noticis, ka ir tāda kopā būšana un mīlestība un sajūta arī šiem cilvēkiem, ka viņi ir vajadzīgi. Jā, varbūt mēs varam papildināt, es pie Ingūnas varētu vērsties. Kā ir ar tiem kungiem? Es saprotu, kungiem dzīves ilgums vidēji ir īsāks. Mēs viņus ļoti bieži arī neredzam tik lielā skaitā kā dāmas, mūsu senioru skolās un dažādās izpausmēs. Kā mums tos kungus vairāk iesaistīt tajās veselības lietās? Jo kungi tur, man liekas, diezgan daudz arī grēko. Es esmu no biedrības Baltā māja, tā darbojas Līvānos, tā kā es vairāk zinu, kā ir senioriem Latgalē un Līvānos. Manuprāt, tā kā ir divas krasi dažādas grupas. Viena ir aktīvie, kuri iet, piedalās, darbojas, satiekas, un, protams, arī viņa veselība ir labākā stāvoklī. Otra grupa,
kuru es arī ļoti labi pārzinu, jo mūsu biedrība veic aprūpi mājās. Tie ir cilvēki ar veselības problēmām, un ne tikai tie cilvēki, kas ir depresijā, vientuļi, un kuri vienkārši negrib iziet no mājām. Par kungiem jautājums. Manuprāt, kungi, teiksim, vairāk viņiem nepatīk tāda sarunu klubiņi. Bet Darīšana. viņi danco, Darīšanas. senioru deju klubs, koris, sports ļoti attīstīts, tur kungu ļoti daudz, senioru sports Līvānos. Runāšana tā, bet viņi līdz ar to varbūt ir veselīgāk, jo vairāk kustas. Labi, un tad saistīto jautājumu ar veselību. Vai novecošana vienmēr nozīmē veselības pasliktināšanos? Nē, nevienmēr. Labi. Es domāju, ka tā tas nav, jo slimības jau daudz, ko mēs sakam, ir hroniskās vai kas, un tās jau neskatā arī vecumu, ja tas ir dažādi. Varbūt, ka kaut kas sāsinājās vai kas, bet īstenībā jau senioru skolas, es tā domāju, ka tā ir liels uzdevums izglītot seniorus. Un izglītots seniors zina, ka par savu veselību ir jārūpējās. Ļoti daudz viņš zina par savām zālēm, jo mēs bieži vien tādus speciālistus aicinām, un tad jau izglītots cilvēks vairāk rūpējās par sevīm, par savu. Līdz ar to nevarētu arī teikt, ka ar vecumu tā kā. Varbūt, ka tieši tad, kad viņš bija tajā ļoti lielā darba dunā, tālu līdz 65 gadiem, un tur daudz kaut ko tur bija jāstrādā, un tad, kad viņam ir tas pensijas vecums, un viņš var iesaistīties kaut kādā, viņš kaut ko pilnīgi var uzzināt jaunu par savu, kā viņš varētu sevi vairāk aprūpēt, veselību saglabāt. Jo mums taču ir ļoti daudz cilvēku, kas tomēr ļoti veselīgi dzīvo līdz 90 gadiem un varbūt vēl ilgāk. Ja? Tā kā nevarētu tā teikt, ka ar vecumu tas tā ir, bet ir jāpiepalīdz, Cilvēkiem ir jāzina, ka viņi var sev palīdzēt. Jāizglīto. Tās ir misija. Jā. Tā arī jāvirzās tajā virzienā, droši vien. Tālāk mēs pārslēdzamies ne tik daudz uz fizisko, bet vairāk uz garīgo veselību un aktīvu prātu. Aktīvu prātu, kurš domā līdzi, kurš mācās, un te uzreiz rodas arī tāds sarunu temats mums, kāda loma ir tam mācīšanās procesam, lai to emocionālo un garīgo veselību stiprinātu, attīstītu tās zināšanas. Jā, garīgai veselībai ļoti liela nozīme, jo mūsu seniorus arī, kuras nepārtraukti kaut ko lasa, krustvārdu mīklas min, visus zina. Un arī tad, kad mums ir nodarbības, arī par politiku zina un ir jautājumi. Nekad deputāti, kur atnāk pie mums stāstīt par to, kā būs un ko darīs, viņi nepaliek bez jautājumiem. Mums ir jau ļoti daudz, ne viss, protams, visi cilvēki nav tā kā runā, bet ļoti daudz jau uzdod jautājumus diezgan sarežģītus, grūti atbildāmus. Un arī mums ir ko visvairāk? Tagad mums ir nodibināts lasītāju klubiņš. Tāda vēlme lasīt grāmatas. Droši vien ne tikai lasīt, bet arī dalīties ar tiem viedokļiem. Viedokļiem jau katram ir savs. Ar viedokļiem, un klubiņā tur dažas atnāk, kuras nav lasījušas, bet lielāko daļu lasījušas, diskusijas ir. Un kad bija Zanes Daudziņas tā grāmata par to komunālo dzīvokli, tā bija pirmā, ko es ierosināju, jo es biju viņu jau izlasījusi un atnesu un parādīju, ka mums vajag sākt ar šo. Ziniet, atmiņas, jā. Un tas arī labi, kā te teica arī Ingūna un vispār vīrieši negrib daudz runāt. Mums viens vīrietis, kurš ļoti labi runā, viņš nekad nepaliks ar vārdu kabatā. Tā kā runāšana ir svarīga un šī mācīšanās, tāpat arī dziedāšana, cik ļoti svarīgi motorikai un vispār visam dziedāt kopā. Tur arī ir vīrietis. Dejošanā mums ir tikai sievietes, nav vīrieši, jo viens vīrietis tā kā neiedarās, viņam. Un vīrieši īstenībā jūs arī kā vīrietis zinat, vīrieši ne tik ļoti grib dalīties.
ar savu dzīves stāstu. Es kā psihologs zinu, cik vīrietim ļoti grūti ir atvērties, lai runātu. Dāmām ir vieglāk? Vairāk klusē. Jā, Dāmām ir vieglāk, jā? Dāmām ir vieglāk, sievietes ir tā radītas vairāk, bet, kad vīrieši sanāk kopā, klačotāji lielāki ir vīrieši, to es gan varu pateikt. Tur es laikam varu piekrist, jā, tā arī ir. Bet, ja Dzintra minēja ļoti svarīgu lietu par socializēšanos, vai vientulība ir arī veselības jautājums? Tieši tā. Veselība ir viena. Tieši tā. Mēs domājam, ko nozīmē tas ir, mēs neesam atrauti no sava ķermena. Mēs esam ķermenis kopā ar mentālo, ar smadzenēm, ar domāšanu. Kā es vienmēr saku visiem, kad es izglītoju, saku, mēs esam kā Mendeļejeva tabula. Ja? Mūsos ir viss, kādēļ zāles dod, ja? Tādēļ, ka kāds elements trūkst mūsu ķermenī. Un tad, kad cilvēkam ir vientulība, un kad viņš aiziet dziļā, tādā depresijā, tad viņam arī viss šīs slimības parādās. Diemžēl tā arī ir, jā. Bet kā atpazīt, jūs esat eksperts, jā, droši vien tā vientulība ir tā problēma, un īstenībā tas varbūt nav tikai senioriem, bet tas arī skar jauniešus. Jaunieši arī iekapsulējās mājā, dažs labs pie datorspēles, jā, seniori savukārt iesēžas mājā, vai telefonā. Seniori arī lieto telefons un TikToks, un taču visa pasaule mums ir ekrānā, apriškam iet ārā, jā. Kā jūs varbūt redzat, kā tos vientuļniekus dabūt, varbūt uz to nelielo socializēšanos, varbūt soli pa solim? Es vienu tādu piemēru, bet noteikti Ingūna varētu teikt par to, jo viņiem ir aprūpe mājās, kur to cilvēks arī redz. Bet mēs to esam reizēm pārrunājuši un par to domājam, jo redziet, tie, kas jau atnāk pie mums, tie jau vairs nav vientuļi. Ja? Bet mēs esam daudz reiz aicinājuši, lai tās, kas nāk dāmas pie mums, vai arī kungi, kas nāk pie mums, lai viņi uzrunā savu kaimiņu, jo viņi jau zina, cilvēki pazīst, zina, jā, tas ir tiešām pilnīgi vientuļš, viņš tagad sēž savā mājā un jau rodās depresija un viss vainas. Un mums ir jāsaka tā, ka mums, es nezinu, cik viņi ir bijusi, tur ļoti vientuļi, vai varbūt cik viņi ir bijusi jau uz depresijas robežas, ja? Bet viņi atved savus paziņas. Un mums tā ir interesanti, ka mēs jau reizēm arī pat tā kā uzrunājām, ja cilvēks ir ar mieru, mēs iepriekš pajautājām, mēs viņam tā sakām, pie mums ir atkal ieradies vēl viens tāds cilvēks, bieži vien arī nemaz negrib tā. Un viņi atnāk, paskatās, un mums ir jāsaka tā, ka turpina, tā ir Dzintra, mums arī vien vairāk parādās tāda, un kas, mēs tā skatāmies, kas viņš ir. Viņš ir mans draugs, viņš ir mans kaimiņš. Tas bija kādreiz mans darbiedrs, un es zināju, ka viņam vajadzētu nākt. Un tā ir tāda iespēja, bet es domāju, ka to noteikti un var vairāk pateikt. Mēs neredzam tos, kas ir vientuļi it kā. Man jāsaka, ka Līvāni ir rūpniecības pilsēta, bija lielas fabrikas, un tagad šiem cilvēkiem, kas ir jau seniori, viņiem tā tad ir tuvu 80 gadiem, un tomēr kaut kāda tāda darba kolektīva brālība vai līdzatbildība pastāv. Un šie cilvēki, bijušie darba biedri, viens par otru ļoti labi zina, tīpaši mazās pilsētās. Un arī viņi viens otram visvairāk var palīdzēt. Arī viņi tieši norāda mums, kuram vajadzētu kādu palīdzību, kurš speciāli jāuzaicina. Es domāju, ka cilvēkus uzaicināt un piesaistīt, lai viņi regulāri tiktos, var tieši interesanti pasākumi. Kaut kas interesants, jo ir daudzas lietas, kas atkārtojas un ko viņi paši mājās var darīt, un tad mums jāmeklē kaut kas interesants. Parasti mēs uz senioru dienu aicinām cilvēkus, arī mums labdarības akcijas tieši vientuļajiem. Protams, par aprūpi mājās, jo mēs esam atbildīgi un rūpējamies, bet ir cilvēki, kuri pat neizvēlas aprūpi mājās, ir tīpaši latviešu tautības cilvēki. Un tāpat arī, manuprāt, lai cik varbūt kāds sliktāks viedoklis par pansionātiem, arī tur ir tā socializēšanās, nevis dzīvot vienam pašam mājās, bez ūdens, bez tā, kas tev atnes pārtiku un, turēties pie tās pašas, bet dzīves stāsts ļoti dažādi. Bet vientulību
varbūt citreiz pat cilvēks, kā viņam trūkstas Mendeļeva elements, viņš pats izvēlās. Un tas ir vēl bēdīgāk, ka aktīvi cilvēki pēkšņi norobežojas. Tas ir ļoti bēdīgi. Kā to labot? Kā to Pamanīt? labot? Tikai ar to, kad aicina un tiekas. Īstenībā, ko Lilita arī teica, kad cits uzaicina, tā jau rodās tā komanda, kur ta 50 cilvēki no gaisa nerodās. Un svarīgi kontakti, cilvēku kontakti. Mēs jau latvieši arī īsti daudz nevēlamies runāt un stāstīt un piedalīties, bet kad atnāk šie cilvēki, kuri tā kā zina, es atnākšu paskatīsies, varbūt tās man patiks, varbūt nē. Ja vēl trāpa uz ļoti interesantu tēmu, tad aiziet šī lieta, ja? Un arī cita attieksme, to es veidoju visu laiku, to mums ir svētā ģimene un māja. Mājā mēs esam tā kā ģimene, es vienmēr tā arī saku tajās nodarbībās, mēs jau esam ģimene un tā viņi arī jūtās, jo viss jau ir, mēs esam paši tie, kuri vadam, mums ir arī jādabū to kopsajūtu, jo cilvēki tik ļoti dažādi, un tie dažādi, un katrs mēs nevaram arī stāvot priekšā iedomāties, ko katrs domā, ja? Jebkurš politists, kurš atnāk, viņš nezin, ko tie cilvēki var domāt, ja? Viņš stāsta savu programmu, ko pārlabos visu un izdarīs, un vai tas ir iespējams visi, ziniet, ir tāda kritiskā domāšana. Jā, taisnība. Un mūsu, galā lielāko daļu mūsu seniori ir augstākām izglītībām, kuri ir beiguši augstskolu un kādreiz bijuši aktīvi. Bet runājot par mājas aprūpi, par cik arī Svētā ģimenes māja tā kā kristīga organizācija daļēji, saistīta ar baznīcu, Magdalēnas un visu, un ir ar Karitas saistīta. Tā kā mums šī mājas aprūpe ir arī ieveidota no draudzes locekļiem. Viņi iet, es zinu daudzus, kur iet mājā pie cilvēkiem un palīdz viņiem dzīvot. Ko viņi dara? Viņi aiziet, saka, es jau neko nevaru palīdzēt, vairāk kā uzklausīt. Un kas ir svarīgi uzklausīt? Nekomentēt. Nekomentēt nevienu cilvēku. Nedod gudrus padomus, ja? Tur, kur nevajag. Tas vispār nav. Un lai nedomā, ka aiziet pie psihologa, ka viņš iedos recepti un padomu, kā dzīvot tālāk, un tu būsi laimīgs. Nē, laimi mēs veidojam katrs pats sevī, un to, kas mums patīk, mēs ejam uz izstādēm, tūlīt mēs ejam uz pļavām, uz Lietišo muzeju, un mēs ejam kopā. Ja? Es saprotu, ka tie darīt gribētāji aug visās kopienās, ja? Tie iesaistāmie. To nevar pateikt tā, vai aug visās. Mainās, bet tie, kuri mums... Ir daži, kas atkrīt arī. Viņi ir nākuši, bet tad viņiem ir radus citu interesi vai kas. Kā Dzinta pareizi teica. Es gribu teikt vēl dažādi. To. Veselība jau var mainās, tā labāk, ir vēl tas sliktāk. To, ka daudzi klejo no vienas vietas uz otru. Un tad tā izpēta, un tas jau ir normāli. Kur atrod savus, kā saka, dvēseles radiniekus, tur arī paliek, ja? Jā, un kuriem tā. Daudz centru, kur... Jā. Jo, runājot arī par to pašsajūtu senioru, mēs esam pieraduši runāt, ka tur jauniešiem depresija, pieaugušiem tur ir izdegšana un tā tālāk, bet vai mēs pietiekam Latvijā runājam par senioru depresiju, trauksmēm, parasti šo nav pierasts sasaistīt, tādā publiskajā telpā. Vai mēs par to pietiekam runājam? Un te uzreiz varbūt es mazliet jau iegriezīšu to sarunu trešās paudzes universitātes virzienā. Kā tieši trešās paudzes universitāte, kur Latvijā vajadzētu tā oficializēt, tā sistēmu izveidot, kā tas varētu palīdzēt? Es gribētu teikt tā, kā jau es sākumā teicu, izglītots cilvēks sev var palīdzēt. Ir jau ļoti problēma liela par demenci, ko mēs varbūt gadus 30 atpakaļ vienkārši, vai 50 gadus atpakaļ vispār, man liekas, tā diagnoze neteica. Cilvēks vecumdienās palika dīvains, tur visu aizmirst. Tagad tas ir diagnosticēts un cenšas to kaut kā jau iepriekš novērst. Piemēram, Kuldīgas senioru skola, kas ir mūsu biedrs, Latvijas senioru kopienas apvienības biedrs, ļoti aktīvi piedalās.
ir dažādi pētījumi, piemēram, ir Stradiņu universitātes pētījumi, ja, kas pēta tiešām, kā diagnosticē demences, ka varētu viņu varbūt novērst, lai sākumā. Tātad liela grupa piedalās arī Latvijas senioru kopienas apvienības Rīgas grupas. Arī tagad viena neliela grupa piedalās tajā pētījumā. Tātad varētu teikt, ka tur tā veselība, garīgā veselība, tā ir arī garīgā veselība, protams, bet tā ir ļoti, ļoti liela slimība. Tā ir tagad pievērš lielu uzmanību. Un to es gribētu teikt, ka tā ir tā joma, kur senioriem to dara. Ja? Jauniešiem jau laikam demences tā kā nav. Jauniešiem droši vien jāsāk domāt par savu veselību arī vecumdienās. Jā, mēs jau mācām domāt seniori, ka mēs sanākam kopā, jaunie cilvēki mūs tā kā vada, jūs te sēžat un mēs no jums mācamies. Un tā arī ir, jo kādreiz droši, es tā pieņemu maniem vecākiem, viņiem nebija tāds piemērs, ka tur vecie ļaudis, es atceros savu vecmāmiņu, mēs esam viensētu tādu mentalitāti. Es esmu pilsētniece, bet vienkārši, tā sajūta, runājot par demenci, tā ir diagnoze un tāpat kā šizofrēnija, un ko nevar neko pievienot cilvēkam, tā uzrakst demenci vai šizofrēnija. Stiepts jēdziens, tādā ziņā, bet ņemam vērā to, ka visi cilvēki ir dzīvojuši to garo laiku līdz šim te vecumam un daudz ko piedzīvojuši. Ģimenes pabūšanas problēmas. Viss. Un tas arī veido, jo daudziem veciem ļaudīm viņi netiekās ne ar bērniem, ne ar mazbērniem, arī tāda situācija. Bet es gribu tagad vienu piemēru teikt par mūsu vienu sievieti. Sauc viņu Mariju, mums ir daudz Marijas mūsu kopienā. Un viņa man saka, viņai 92 gadi palika. Mēs 90 gadus viņai nosvinējām skaisti pasākumā apvienības un tā. Un viņa nāk joprojām uz Klosterielu un viņa virtuvē palīdz gatavot ēst. Un es saku, Marija, kā? Viņa saka, ziniet ko? Viņa ticīgs cilvēks un īstenībā mēs visi esam ticīgi. Lielāko daļu mūsu kopienas cilvēki ticīgie. Un viņa saka, ja Dievs man ir devis tik daudz gadus, tad viņam ir kāds nolūks, un man ir jāpiepilda, kaut ko jādara. Un tas tik skaisti skan, un droši vien jau visiem mums, kad varētu sēdēt mājā, televizors tikai svaidi pulti. Dārzā sēdēt, skatīties putniņus. Nē, dārzā sēdēt, rāpot, tā kā nedaudziem ir aizliegts pat rāpot. Un runājot par to atgriešanos, ir tā, ka daudz aiziet dēļ veselības dēļ, kāda operācija ir, un es mēģinu, man ir saraksts visu un telefoni, un es visām zvanu. Un viena man ar asarām acīs atnāca pie manis, viņa bija saslimusi, atnāca pie manis, teica, Zintriņa, tu biji vienīgā, kas man pazvanīja. Tik laimīga bija un apķēra mani un saka, lūk, tātad, ko mēs konstatējam, trūkst komunikācijas. Tas ir tas mums, es domāju, tas lielākais senioru skolu uzdevums, ka mēs sociālo komunikāciju veidojam, tātad tas ir plašs jēdziens socializācija. Bet tā piederības sajūta, tas jau ir droši vien psiholoģisks fenomens, kad mēs gribam justies piederīgi kādai kopienai. Un mēs varbūt to pat neapzināmies, ka mums vajag to kopienu. Un varbūt šī seniora arī 3. paudzes universitāte to veicina, ka mēs jūtamies piederīgi kādai kopienai, kur mums izveidojas kopīgas vērtības, kaut kāds kopīgs redzējums. Bet man mazliet satrauc, jūs teicāt, ka pārsvarā nāk tomēr seniori ar augstāko izglītību. Tā vidēji. Bet kā mēs varētu virzīties uz to, ka mēs iekļaujam ar vien plašāku to mērķa grupu? Ir viņa plaša, ir arī Nē, viņa ir plaša, bet es domāju. Par mūsu biedrību. Dzintra teica, ka katrai biedrībai jābūt kā mājai. Mūsu biedrība ir baltā māja, un daudzi to saka, tā ir mana otrā māja. Arī. Bet par tiem cilvēkiem, kas varbūt neinteresējas par kaut kādu jaunu zināšanu apguvi,
Viņi izvēlas vingrošanu, ļoti daudz cilvēku izvēlas vingrošanu, bet tā jau nav tikai vingrošana, arī tā ir socializēšanās. Viņi izvēlās rokdarbus, kā mēs te iepriekš runājam, ka darba laikā daudzi bija tik ļoti pārslogoti darbā, un arī, manuprāt, tagad jaunie seniori, kas līdz 65 strādā, viņi tiešām darba savā laikā daudz ko nevar atļauties savam priekam, savam radošumam. Tad, kļūstot seniors, pensionārs, viņi tomēr meklē iespējas vai tur zīmēt, vai darināt rokdarbus, un tur ir cilvēki, kas atkal ir sava grupiņa, kas to visu kopā dara. Un tāpat arī man jāsaka, ka tomēr seniori ir ļoti izglītoti cilvēki, kā jūs teicāt, ar augstāku izglītību, bet arī ne tikai. Jo kas skatās vipu, kas risina krustvārdu mīklas, kas risina sudoku. Es savu jauniešu apkārtnē neredzu, ka viņa to nodarbotos, bet šis jau viss ir attīsta to domāšanu, mazina to, attālina demenci un tā tālāk, jo cilvēki grib zināt, ko jaunu, jebkurā vecumā. Jā, svarīgi tās metodas, lai mēs aizējam pie viņiem, ka viņiem tas liekas arī saistoši. Es gribu piepilst par to izglītību. Jā. Ziniet, katrs cilvēks piedzimst ar emocionālo inteliģenci, un vispār jau tas mums ir iekšā. Papīram nav nozīmes. Jā. Sētnieks var būt izglītotāks un inteliģentāks dažkārt par cilvēku, kuram ir 5 augstākās izglītības, tā kā ne tajā jomā, bet joma ir tāda, ka visi tie, kuri nāk, visi vēlas kaut ko jaunu iegūt. Un mums ļoti bieži arī, mēs arī to daram, ka mēs, kad tagad beidzās senioru skolas, kā mēs skolnieki beidz mācīties, brīvlaiks, bet viņas negrib brīvlaiku, viņas grib vēl, bet mēs uzdodam anketēšanu tādus jautājumus, ko jūs gribat nākošā semestrī vēl tādu interesantu apgūt. Jo šeit ir tā izglītošana, jo man šī 92-gadīgā kundzīte teica, ko es tur varu mācīties, es taču visu jau to zinu, par medicīnu, par visu, jā, protams, viņi ir ar izglītību, viņi labos darbos strādājas un viņai liekas, bet mēs nekad neviens visu nezinām, to mēs skaidri, mēs jau tagad nevar stagnācijā palikt, lūk, tas ir tas vārds, kad nevar stagnēt mājā un dzīvot, nezinu, kādā iepriekšējā paudzē, vai ne? Uz priekšu. Es gribēju piebilst arī par to izglītību. Jā, mēs jau, protams, neanketējām, vai tev ir augstāka izglītība, bet latviešiem ir ļoti skaists apzīmējums – dzīves gudri. Dzīves laikā tas cilvēks ir pie daudz iegūs, jā, un viņš patiešām tad, kad ir tie gadi vairāk jau, ja, tad viņš arī ir gudrs, viņam ir liela pieredze. Mēs starp citu mēs anketējām arī, ko jūs gribētu nākošajā semestrī. To mēs jautājām, jā. Jā, un viņi arī saraksta ļoti daudz, un mēs lūdzam arī senioru skolas novērtējumu, bet arī to, un, man jāsaka tā, ka šogad ir vismaz 3 reizes vairāk tie ieteikumi, ko gribētu, mēs pašreiz ar tiem strādājam, ko mēs rudenī darīsim. Tur ir ļoti, ļoti daudz dažādi, tā kā, interese ir liela, un lūk, no tā mēs saprotam, ka, un viņas ir ļoti dažādas. Un no tā mēs saprotam, ka viņi varētu nākt un viņi gribētu. Tā ir tas senioru skolas varbūt uzdevums arī. Tas ir mans personīgs novērojums, jā, kad uz senioru tādām lielākām kopienām tur pārsvarā ir tie cilvēki ar augstākām izglītībām. Novērojums, jā, tie, kas nāk. Tādu vairāk izglītot. Komunikablāk, viņi grib iziet no jā, droši vien, jā. Mēs piereiz arī, tā kā esam dzīvi to ierosināju, un mēs tā ļoti uzmanīgi to domāsim, bet, kā to darīt? Mēs gribētu, lai cilvēks stāsta savu dzīves stāstu, jo dzīves stāsts ir ļoti interesanti. Mana biedrība mazību draugu kopu, mēs kādreiz vācāmies vienā lielā projektā, 60 dzīves stāsts savācām. Kaut gan visi sākās ar vienu tēmu, tad, kad es biju maziņš, es gāju skolā. Un viss bija par skolas. Visiem kaut kas kopīgs. Tas visiem kopīgs, jā. Bet mēs tā kā ļoti uzmanīgi, un mēs saprotam, ka ir daudz mūsu vidū, kas gribētu pastāstīt par sevi. Tā ir arī viena tāda metode, kā tomēr atvērt. Tur būs psihologiem jādomā, jo visi to nedarīs. Bet gribētāji varētu būt. Jā, es gribu teikt, ka es esmu iedibinājusi grupu darbus.
Ko tik es nedaru? Lai visi tie, kuri pavasarī dzīvojuši, visu laiku šādā veidā un grupu darbā, tad lūk šeit ne tikai dzīves stāsts, bet noteikta tēma, psiholoģiska sajūtu līmenī, lai visas darbojās. Tad ir grūti dabūt to. Es jau uzreiz pasaku, tu būsi vadītāja. Ziniet, tā kā mēs te tagad tā kā vadītājs, ja? Tu būsi vadītāja, jo grūti dabūt runātāju. Bet pa šiem gadiem, es varētu teikt, jau es 7 gadus vadu tieši, kad jau iedrošinās dzīves stāstu, arī nav viegli stāstīt. Ja? Jūs jau paši redzam, kas notiek ar presi, vispār, kas ir izstāstījis kaut ko, un tajā grupā arī dažādi domājuši. Un kas notiek, cilvēki neprot klausīties. Viņš uzreiz metās starp, kā tā var būt. Ko jūs stāstiet? Šis laikam ir jāmācās. Šis ir jāmācās. Bet šitas ir ļoti jāmācās. Jā. Tā jau arī prasme. Uzklausīt. Mums jau iet ar vienu labāk. Kā jau es saku, es runāju mutes ciet visiem. Nē, tā es saku. Tāpēc, ka daudzi, kas notiek, ja seniori jau, kā mums saka, aplis, ja, kā mēs zinām, ja, tā viņš arī ir. Aplis noslēdzās un paliek tā. Un es saku, es neesmu skolotāja, te nav bērnu dārs. Tas ir tā, kā tu esi priekšā, klausaties. Jo pēc tam mums ir grūti reizēm ar Lilitu. Mēs esam izstāstījuši visu, ko darīsim, kur jābrauc, cikos jābrauc. Viss nāk klāt. Un man tieši, ja, es varu par sevi tikai teikt, nāk man klāt. Zintiniņ, cikos tu tur biji un ko es saku, ko tu darīji, to stāstīji jau. Mēs runājamies. Jā. Tā kā bērni atzīstās, mēs runājamies. Nē, kaut kas man liekas simpatisks tajā kopienu būšanā, jo tad, kad mēs esam maziņi, mēs ejam bērnu dārzā. Ja? Tad, kad mēs esam pieaugušie, mums ir kolektīvs, tur atkal visādas izdarības, ja, un ģimene. Un tad, kad mēs esam senioru vecumā, es, piemēram, zinu jau, ko es darīšu senioru vecumā. Es noteikti būšu kādā biedrībā, kaut ko ņemšos, darīšos, tāpēc, kad negribās. Es saku, tas ir tas stāsts par to, ka negribās palikt mājās. Aktīvs cilvēks vienmēr ir aktīvs. Jā. Mūsu uzdevums jau ir tomēr vēl, jo ne jau viss ir aktīvi. Jā. Tur ir tas uzrunāšanas. Jelgavas senioru biedrībā es jau esmu goda biedrs jau 10 gadus gandrīz. Ja? Tā kā jau esmu tur jau rezervējis. Tur ir kundzīt, kur no Jelgavas ir pie mums. Jā. Es biju arī pie jums Klosterielā. Tiešām tā māja ir, tā kā māja, un baltā māja tieši tāpat. Tādas svētītas mājas. Jā. Klosterielā, starp citu, pirmā darba vieta NVO sektorā bija blakus Nordens. Tā kā turpat viss blakām ir. Bet runājot par profilaksi, ko var darīt paši seniori 70+, 80+, lai saglabātu un uzlabotu veselību. Kas Latvijā mums varbūt ir tās lietas, kur mēs varētu viņus virzīt un aicināt? Es jau to teicu. Ir jāsniedz tā informācija, ko viņi varētu darīt. Ja? Jo faktiski ir jau diezgan daudz. Tur viena reklāma atnāk, tad šito lietosiet, un tad būs tik labi. Uzturbagātinātāji, tas, man liekas, vispār ir kaut kāds... Tikai tās. Un ir atkal, bieži vien arī kāds, tomēr arī mūsu paaudzes cilvēkiem tie zintnieki, kas jau kaut ko var palīdzēt, tikai tie, šitie citi nekas. Ja? Tā kā ir jau visādi tādi novirzieni un grūti, bet, īstenībā jau vajadzētu strādāt ar ģimenēm arī. Un ģimenēm stāstīt, kā jāizturās vairāk vecāki cilvēki. Es domāju, ka tā paudžu saite, jo īstenībā mums vajadzētu arī daudz runāt ar tādiem 30-gadīgiem un varbūt arī jau 19 vai 20-gadīgiem teikt, ka viņiem ir vecā mamma vai vecais tēvs, un lai viņi zina, māk novērtēt, kas varbūt ar viņu notiek tā, ka kaut kā iesaistīt. Starppaudžu sadarbība būtībā tāda kvalitatīva. Bet lai mācētu novērtēt, vai tas cilvēks iegrimst kaut kādā, un vai varbūt tā pavisam godīgi, viņš tur lieto no rīta līdz vakaram, tās savus uzturbagātinātājus, visāds krāsains tur zālīts,
un izdod milzīgu naudu un saka, es ceru, ka no tā man būs labāk. Tā kā izglītot un tomēr ar ģimeni saistīt arī un strādāt ar jauniešiem. Es gribu papildināt. Esmu novērojis, ka seniori ļoti cītīgi zāļu lietotāji. Varbūt tas nav vajadzīgs, bet dakteris teica un lieto, un tā nauda ļoti daudz tiek iztērēta. Un arī citi seniori, kas vispār nelieto zāles, ko tad viņiem būtu vajadzīgs. Tā kā ļoti dažādi seniori, tāpat kā mēs visi esam ļoti dažādi. Bet tiešām tas ir sāpīgi, ka, ko es esmu novērojis, seniori bieži nestāsta savas liksas ģimenes locekļiem un bērniem. Ir īpaši, tie bērni dzīvo citā pilsētā vai pa citā valstī. Un es pati varbūt tā arī daru nedaudz. Viss ir labi, man viss ir labi, un ar mani viss ir kārtībā. Un tikai kaut kādi kaimiņi vai draugi uzzina to īstenību. Un, tiešām būtu jāizglīto arī tie jaunākie, rūpēties un uzzināt vairāk par saviem vecākiem, bet varbūt, kad arī jāizglīto seniori, lai viņi stiprinātu saites ar saviem bērniem tālumā. Tas ļoti izteikti arī Latgalē, jo ļoti daudzi bērni, mazbērni nav tuvumā, un tā saruna pa telefonu, tad, protams, tiek organizēta tāda optimistiskāka. Saruna pa telefonu vienmēr ir... Vienmēr var pateikt daudz labāk nekā varbūt ir. Lai nesatraucās, lai ir mieriņš. Ir tādi, ka jauniešiem, ja pajautā, kā tev iet, atbildi ir ļoti interesanti. Normāli, jā. Bet tas ir kā ģimene komunicējusi vispār ir. Kā mēs, man ir 3 meitas un 9 mazbērni. Un vēl 4 mazbērni. Tas ļoti kupla ģimene. Ļoti jauki. Un mēs visi komunicējam. Mēs visi, to, ko tikko Ingūna teica, nepatīk sūdzēties par savu, tur čirkstēt visu laiku, kā es saku, ko čirksti. Bet mēs komunicējam, runājamies, un arī ir kāda vajadzība, mēs citam tā kā uzklausam un palīdzam. Bet redziet, par tām zālēm runājot, ko arī Ingūna teica, daktari izraksta zāles. Tas cilvēks perfekti lieto, man dakteris izrakstīja, kaut vai jūtam uzlabošanās nav veselībai, jo tas cilvēks nedzīvo veselīgu dzīvesveidu. Ja jau iet pār 100 kilogrami un tu vari dzert, ko gribi, viņš jau neko nepalīdz, ja kaut kas cits arī vēl jāmaina, jo, kā jau es teicu, ķermenis un prāts mūs ved uz kurieni. Tur, kur tas ved. Ir tāds grūts jautājums, jā. Tas ir individuālās sarunas, arī dzīves stāsts. Es arī ar šīm senioru skolas sievietēm runāju individuāli, un tad viņas izstāsta savu šo te. Un kāpēc viņi nestāsta bērniem, to es no viņām zinu, tāpēc, ka negrib bērnus satraukt, negrib būt vājas, un arī ir tā pareizi, arī ir tev pašam sev jāpalīdz, ko tas bērns var palīdzēt, piemēram, vienai ir Amerikā. Ko viņi var palīdzēt? Neskatoties, kad viņi ir dakteri Amerikā, ko viņi var palīdzēt? Viņa zvana tā mamma, un tad viņa man zvana, un tad mēs abas izrunājamies, un tad meita jau uz emocijām, mamma uz emocijām. Un tā. Es nezinu, jūs ierosme, kā mums 3. paudzes universitātes jums ekspertēm palīdzēt jauniešiem tagad apgūt visu šito, kā jākomunicē ar vecvecākiem un vecākiem. Tā jau ir īstenībā jūsu iniciatīva arī. Tā varētu būt iniciatīva, kad mēs aicinām jaunos. Veidu vajag. Mums neveidojās 3. paudzes universitāšu tīklus, tātad mums ir sadarbības memorands. Un, diemžēl mums neveidojās laba sadarbība ar izglītības ministriju, kurā mēs gribētu šo tādu kaut kādu programmu. Mēs saprotam, ka izglītības ministrijā, vispirms ir finansāls problēmas, tad skola apvienošanas un visādas citas problēmas un ļoti daudz, bet mēs gribētu, ka kaut kā varētu tādu kaut kādu programmu, kur tā ļoti vienkāršiem vārdiem runājot, to varētu nosaukt. Skolā mācīt to, kā jāizturās pret senioriem.
Lieliski. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šo raidierakstu skatās arī kāds izglītības zinātnes ministrijas vai valsts izglītības satura centra darbinieks. Un tad man šķiet, ka mēs varam šeit arī tagad mēģināt izvirzīt tās pozitīvos iegūmus, ko sabiedrība iegūtu no šī tīkla esamības. Tas tā būtu, jo mums vajadzētu, īstenībā, es jau minēju tos 19, 20 gadīgus, bet tāds jau tomēr vidusskolas, tomēr vidusskolas vecumi, ka viņi ir saprotoši, un mēs jau vienmēr šo stāstu varam nobeigt ar tādu teikumu, jūs arī būsiet tādi. Tas labi strādā. Pravietojums, jā. Tas labi strādā. Es ministrijās reizēm to saku gan ministriem, gan ierēdiem, kas ir tūpīgi. Tas tāds draudz pišķiņi. Neviens jaunāks nepaliek. Neviens jaunāks nepaliek. Jā, bet mēs par to esam domājuši. Mēs tā kā gribētu izmantot. Jā. Tā ir viena tāda niša, ar ko jāstrādā. Nevar atraukt. Un mēs bieži vien uztraucamies, ka tur ir eidžisms un diskriminācija vecuma dēļ. Un lūk ar tādām, nosaukums viena senioru universitāte, senioru skola vai senioru akadēmija vai viss kaut kas. Mēs jau tā kā distancējam uzreiz. Tie seniori. Mēs negribētu to. Un tas ir tā, ka mēs varētu runāt ar izglītības ministriju. Ar skolām vismaz. Jā. Un te saistīts jautājums droši vien, kā sabiedrība var atbalstīt veselīgu novecošanu un kā trešās paudzes universitāte, jeb U3A, šajā posmā varētu palīdzēt. Kas ir tās aktivitātes? Jo šobrīd man šeit ir ļoti labs tāds iegrūdiens ar Vidusdaugavas NVO centra palīdzību, teiksim, šo tīri projektu īstenojot, ja? Kad ir izveidots tīkls, kad cilvēki kopienas vien pie otras brauc, mēs iepazīstam, mēs iedrošinam viens otru, bet kas ir varbūt tās, kā sabiedrība var atbalstīt šo kustību? Es gribētu teikt, ka tāds milzu labs piemērs ir Kuldīgas senioru skola un tur, kā viņi var uzturēt savu veselību. Tātad es zinu, ka vispirms garīgās visādas tādas nodarbības un aktivitātes, bet viņiem ir nojotāji, viņiem ir peldētāji. Daudzās senioru skolās ir vingrotāji un tāda. Tā ir tāda faktiski fiziskā aktivitāte, jau tomēr daudz ko arī dod. Es domāju, ka lielu atbalstu var sniegt laba sadarbība ar pašvaldībām. Jo arī nav noslēpums, ka katrā pašvaldībā ir savādāk vai dažādāk attieksme pret biedrībām vispār un arī pret senioriem. Daudzās pašvaldībās, man liekas, jau vairākus gadus notiek arī pašlaik notiek veselības veicināšanas projekti. Un tur ir tieši akcents uz senioru iesaisti, uz senioru veselību. Līvānos notiek gan peldēšanas nodarbības, gan izzinošas ekskursijas, gan dažādi citi pasākumi tieši senioriem. Ir arī, manuprāt, pašlaik digitālo prasmi projekts. Un pašvaldības vispār var ļoti daudz dot savu senioru attīstībā un lai, teiksim, stiprinātu viņu socializāciju. Un, protams, līdz ar to pašvaldības var arī stiprināt un atbalstīt savas biedrības senioru. Līvānos to dara un domāju, ka to dara daudzās pašvaldībās. Tā kā mēs tikai varam ar vienu labāk sadarboties ar pašvaldībām un citām atbildīgām iestādēm. Jāsaka tā, ka ļoti daudz senioru kopienas Latvijā kontrolē, kas notiek politiskajā vidē. Un jo saliedētāka kopiena, jo lielāka ietekme. Vai ne? Mēs jau seniori jau tomēr esam tā vislielākie balsotāji. Tā kā pie mums griežās un par mums arī domā. Bet pie reizes arī, man jāsaka, ka Latvijā jau pašvaldības ir ļoti atsaucīgas. Viņi, protams, savu finanšu iespējās. Bet, piemēram, tāda lieta, kā ir taču deju kolektīvi, ir teātra kolektīvi, ir ansambļi, ir visādi kori, kur bieži vien viņi sadalīti pēc tam vidējās paudzes un tā tālāk. Ja? Un tos jau gan visas pašvaldības atbalstīja. Jo viņiem jau īstenībā cits finansējums nav. Tur ir kaut kādi projekti vai ziedojumi, bet tas pamatu atbalsts jau ir tikai no pašvaldības. Tā kā, ja mēs kādreiz sakām, ka pašvaldībām vajadzētu vairāk ko darīt,
Viņi jau ļoti šajā jomā. Ir. Jā. Tā kā no visurienes mēs jau redzam, kad nāk, piemēram, Talsu novads nāk ar deju kolektīvos un dziedātājos, un tad tur jau ir tā vidējā paudze, ko mēs varētu teikt, te ir mūsu seniori. Ja? Latvijā jau mēs vēl neesam nodefinējuši, mums kaut kā liekas pensijas vecums, kad tas ir seniors. Seniors ir drusku jaunāks. No 50 it kā Eiropas komisija saka, ja? Viņš nav nekur definēts. Latvijā nav definēts. Mēs esam, Latvijas senioru kopiena ir iesniegusi to senioru likumu, kur mēs to arī runājam. Es vairs kā neatceros, vai 55 vai 50, bet tā kā nodefinēt. Nevēl arī prezidentam ir noteikts minimālais vecums, ka tā dzīves pieredze ir uzkrāta un kad var ieņemt šo svarīgo amatu, vai ne? Tas ir un tāds tā kā, bet, un tie ir tā kā, kā es nosaucu, tie deju kolektīvi, tie kori vai ansambļi, ko saka tās vidējās paudzes. Ja? Tie ir tā mūsu. Un tur ir jāsaka liels paldies tikai pašvaldībām. Citādi jau neatbalsta. Paldies. Un noslēdzot, es gribu, lai katrai no jums ir jautājums, kādu vienu padomu jūs dotu senioriem par veselību. Kas būtu tā lieta, ko jūs ieteiktu senioriem Latvijā darīt? Varbūt pievienoties jūsu aktīvajam senioru klubiņam. Varbūt kāds cits virziens. Sevi izglītot un uzturēt sev labā fiziskā stāvoklī. Un tad jau izglītība, un tad jau tālāk dzintras jomu, ko dzintru varētu pateikt. Es domāju, ka neiesaisties dīvānā, piespiest sapucēties, iziet no mājas, tikties ar saviem ienaučiem, tikties ar jaunākiem cilvēkiem, tikties ar kaimiņiem. Vienkārši nepalikt vienam. Mazliet sevi jāpiespiež. Jā, tie labie vārdi, tas veicinājums būt aktīvam. Un mani tie labie vārdi vienmēr tā, es saku, katru dienu svini dzīvi. Šobrīd ir tas laiks, ka mēs varam svinēt dzīvi, priecāties par to, kas tevi interesē, piespiest sevi, piecelties, piespiest sevi, kaut vai uzvilkt citas drēbes, un es tagad tā kā humoru teikšu, es no bērnības esmu bijusi mammas pucēt, un man tās drēbes, un man prasa, cik tev tie skapji, cik tev tās kleitas. Es saku, velkiet ārā no saviem skapjiem savas drēbes, lai kodas nēd. Tieši tā. Un tas ļoti labi palīdzēja, jo šobrīd, kā jūs varat to arī apliecināt, mūsu senioras ir tiešām ienāk iekšā košas un skaistas. Un lai viņām izdodās. Un galvenais ir tas, ja ir, kas palīdz to veicināt to iziešanu no mājas. Tas nav tik viegli iziet no mājas, katrai no viņām. Un tur jau ir tā komunicēšana ar senioriem, gan viņas vienotrai zvana jau tagad šī lielā grupa, gan mēs darbinieki zvanam, gan vienmēr, kur tam Lilita arī atnāk, kur tad tu atnāc vienreiz, es turēs gan arī katru dienu, un tu atnāc vienreiz nedēļā tieši šo grupu un jautā, kur tad tā maiņa palikusi? Es saku, saslimusi, mēs zinām. Tā kā, lai katrs cilvēks dzīvo savu dzīvi, tā kā viņš jūt, ka viņu priecē sirds un aktīvi, un ne tikai seniori, arī visi jaunieši. Es tieši jauniešiem to saku arī. Tieši to pašu saku. Tava dzīve, katrā gada, katrā vecumā mēs varam izdarīt to, ko varam izdarīt. Baudi šo vecumu. Lai nav tā vēlāk jāsaka, teikšu paldies Ingūnai, Lilitai un Dzintrai. Atceramies, ka aktīvs dzīvesveids mums noteikti uzlabos gan veselību, socializēšanās un iesaistīšanās. Latvijā kopienas mums ir pietiekami daudz, ir ko darīt. Lai mums visiem izdodas. Paldies!